We gon' hit him with the left, hit him with the right. We gon' hit him with the left, hit him with the right. It's a fight, it's a fight. Šodien 26. aprīlī pie manīm atkal ciemiņi no geto familijas. Raimons ar Viktoriju pusi trijos jau strīps bija. Šodien mēs paņēmām, protams, vispārējo sagatavotību, kā arī ļoti liels uzsvars tika likts uz boksa un tūciņas elementiem. Raimondam gāja nedaudz vieglāk, tā kā viņš to bija saskāries. Viktorija arī gāja viegli ar tautu deju elementiem. Samiksēts viss tas kopā bija, bet visā vismā labi. Un, normāli, zin kā, boks tūciņi bišķi vajag pielikt, jo mazums kā uz ielas kādreiz gadās. Kāda sitieniņa jāizdara ir, un tāpat arī bišķi pieskārāmies kritienu tehnikai, kas varbūt arī, kas var sanākt arī bez kaut kāda naidnieka piepūles sanāk krist, vienkārši vai slidenas ielas, vai snowboardiņu, vai vēl kaut ko. Tā kā krist ir jāmāk katram. Ja? Šādā veidā bišķi pakritīs pāris reizītes. Zodiņš klāt. Savelcies kamoliņā, ja? Zodiņu klāt. Tāpēc mēs nekrītam no taisnām kājām. Bet tu jau sāc no tupu stāvokļa mandrīz. Nē, bet no tupu stāvokļa. Jā. Nē, labi, bet pieņemsim tādu situāciju, ka tev ieskrien kājās un izķēr. Kā metīs? Tu vienkārši šitā nokritīs. Šitā jākrīt. Tu vai uztaisim pāris reizītes. Jo nevienmēr tāda situācija, Raimir, ka var pārmest kūlinu. Bet jebkurā gadījumā zodiņš klāt, ja, lai neatsistu galvu. Tas pats attiec uz snowboardā, uz slidenas ielas, vēl kaut kur, zin kā. To mēs šodien nedaudz atkārtojām, plus nedaudz sitieniņi. Un pavisam nedaudz vēl plus bija šī kaut kāda aizturēšanas paņēmieniņa. Gāja labi. Arī Viktorija nodemonstrēja kaut kādu savējo pieredzi. Tur teicis vienu vingrinājumu ir parādījis. Normans uz manis mēģināja parādīt spēku paņēmienus. Viņam ļoti labi izdevās, un man tagad sāp locītava. Ir sviru uz āru un ir sviru uz iekšu. Rekmīsim, ja tu sit, ja tu sanāk noķert, tad variants tāds, ka šeit var uzreiz uzsist. Un šāds variants gāzies gar... uzmanīgāk. Gāzies gar zemi. Tad jāgādās gar zemi, gāzies. Jā, šeit izvalk tevi un šeit arestēja, ja? Un tālāk, ja? Ceļas pie krūtīm, pielāc ceļas pie krūtīm, uz ceļiem, ja? Augšā, augšā celies. Labi, bet principā tā, ja? Jā. Svir uz iekšu, svir uz āru. Nē, svir uz āru, tas ir šitas te variants, jā. Un šeit te, ka to spiež, un tu it kā gāzies, bet, ja? Tad šeit izvalk, ja? Un šitien te. Šodien Normans bija sagatavojis atkal tādu rotaļīgu treniņu un jāteic gan mazliet pastām pa maisiņu, pastījāmies kā Viktorijai iet ar boksiņu un sapratām to, ka labāk Grīziņkalnā neuzrauties uz viņu, tāpat arī visā citā Latvijā. Pats mazliet esmu priecīgs par to, ka izdevās uzlikt uz šī super jaukā trenažera. Diezgan augstu, varbūt nebija gaidījis no sevi. Galvenais jāpārvar šis psiholoģiskā šī barjera un jāpierauj tās kājas tik šausmīgi augstā pie krūtīm, lai varētu tikt tādā augstumā. Domāju, ka tas nav pārāk viegls vingrinājums. To, ko līdzīgi mēs varētu pamēģināt arī getiņā un pasīties, kurš tad cik augstu var uzlikt. Tā kā tā. Uz ielas par 0,01% drošāk ir. The club scene, nigga, it's mine, believe me. You don't believe me?